Izciršana. Vai jums šķiet, ka šiem vārdiem ir atšķirīga kaut kāda emocionālā nokrāsa, kaut kāds smagums, kas varētu ietekmēt sabiedrības uztveri par konkrētu procesu? Pieņemsim, pasaka, ka mežu nocērt vai mežu izcērt. Jā. Tur noteikti ir tas, cik tas ir emocionāls, bet noteikti izcirst ir spēcīgāks darbības vārds nekā nocirst. Jo nocirst, kā es teicu, var vienkārši daļēji kaut ko nocirst, ja? Un, protams, tas arī priedēklis apzīmē pabeigtību, bet izpriedēklis nozīmē tas, ka ir pabeigts un kaut kas ir likvidēts, tā teikt, ja? Līdz ar to tas ir spēcīgāks darbības vārds, un kaut kādā ziņā to var lietot arī emocionālam efektam. Kaut kādā ziņā varu piekrist, jā, ka viņiem vajadzētu varbūt to objektīvāk pasniegt, bet mūsdienās mediji, lai pievilinātu uzmanību, nevienmēr izmanto tos labākos paņēmienus. Arī mēs no savas puses, tīri kā valodnieki, pamanām arī, ka ir kaut kādi triki, ko izmanto, lai pievērstu lasītāju uzmanību. Izcērt. Kad meža vietā būvē, piemēram, dzelzceļu. Nocērt, jo tās nav meža beigas, bet jauns sākums.